Labdien, dzīvības skatītāji! Arī šodien mēs turpinām pagājušā trešdienā aizsākto diskusiju par valsts kompensējumiem medikamentiem. Un šodien studijā manas viesis ir mana aptieku farmaceitis Ilona Rūķa un Agnese Ritene. Labdien! Labdien! Tātad no 1. janvāra kompensējumu medikamentu izrakstīšanas kārtība ir stipri mainījusies. Agnes, kas tad ir tieši mainījies? Jāatzīst, ka zāļu kompensējumā sistēma ir kļuvusi sarežģītāka. Un sarežģītāk ir kļuvusi visām tajā iesaistītajām pusēm, gan farmaceitam, gan ārstam, gan pacientam. Un nosacīti no šā gada 1. janvāra pacienti tiek dalīti divās grupās. Tie, kas saņēma zāles līdz 1. janvārim un tie, kuriem pienākās kompensējumās zāles pēc 1. janvāra. Tieši mainās tas, kāda ir šī izrakstīšanas nosacījuma. Ja var teikt, ka nosacīt vecajiem pacientiem nekas būtiski nemainās. Viņi saņem tādas zāles, kādas ir saņēmuši arī iepriekš, tikai iespējams mainās līdzmaksājums, kas visdrīzāk varētu palielināties. Tad jaunie pacienti var saņemt tikai kompensācijas grupā lētākās zāles. Ilona, lai skatītājiem būtu skaidrāk, uzskicēsim to schematiski. Mēģināsim. Ja mums ir 3 dažādi pacienti, ir viens pacients, sauksim viņu par Pēteri, kuram ir izrakstītas references zāles. No janvāra. 1. janvāra, jā. Tad viņš maksā konkrētu summu par šīm references zālēm. Ja mums ir paciente Anna, kura ir saņēmusi zāles pirms 1. janvāra, tad viņa maksā attiecīgi citu summu. Jo šo tā kā kompensēs, bet viņai būs jāpiemēkas. Tieši tā, jo viņai šiem pacientiem pēc ķīmiskās sastāva zāles ir vienādas, bet ražotāji ir dažādi. Līdz ar to zāļu cena ir dažāda, bet kompensācija abiem ir vienāda. Un ja mums ir pacients, sauksim viņu par Jāni, kuram ir izrakstīts šīs lētākās references zāles, bet viņš uzskata, ka viņš šīs zāles nevar lietot vai nevarēs lietot un vēlās iegādāties citas zāles, tad viņam valsts kompensācija nepienākās. Jānis maksās visu šo summu, Anna maksās šo summu. Jā, Anna. Un Pēters saņems valsts pienākošos atlaidi. Pie 100% atlaides viņš nemaksās neko. Un tagad, Agnese, jums, vai šo procesu var regulēt arī aptiekā, piemaksāt? Būtībā pareizi būtu daudzas lietas, kas saistās ar zālēm, izrunāt pie ārsta kabinetā. Pacients un ārsts. Gan tas būtu ļoti būtiski, gan pastāstīt par savu finansiālām iespējām, un lai ārsts ar kaut ko arī, var rēķināties. Bet zināmas iespējas pastāv arī aptiekā. Bet atkal mums tad ir jāskatās, kas ir rakstīts receptē un kāds ir pacients. Vai tas ir pacients, kas ir saņēmis zāles pirms 1. janvāra šā gada, vai viņš saņem zāles tagad pēc 1. janvāra. Ja, būs receptē norādīts tikai ķīmiskais nosaukums, tad nekādas variācijas iespējas nav. Ir tikai iespēja izsniegt lētāko, jeb šo references medikamentu. Ja, pacientam ir izrakstīts kāds konkrēts zāļu nosaukums, kas ir firmas nosaukums, tad ir iespējams arī zāles aizvietot uz lētākām. To var izdarīt aptiekā, bet tikai ir atkal jāskatās, kāda ir recepte. Jo receptē ir tāda ailīte, ko atzīmē ārsts, vai zāles ir iespējams aizvietot, vai viņš ļauj zāles aizvietot vai neļauj. Kā jūs varētu vērtēt, Agnes, vai pacients tiešām ir ieguvējis pie šīs jaunās sistēmas? Es teiktu gan jā, gan nē. Varbūt tieši sistēmas sarežģītības dēļ es vairāk teiktu, ka nē, bet atkal tas, kad ir iespējams iegūt lētākus medikamentus, tad es teiktu jā. Jo, pirmām kārtām droši vien ir ieguvējis valsts budžets, ņemot vērā, ka pacientu skaits, kuriem pienākās kompensējumās zāles, ar katru gadu pieaug Latvijā. Tāpat laikā mēs arī novērojam, ka kompensējumu zāļu budžets paliek aptuveni tajā pašā līmenī. Kaut gan zāles arvien vairāk šiem pacientiem pienākās un tā kā arī tiek izrakstītas. Lai nodrošinātu šīs zāļu cenas, lai būtu zemākas, valsts 2 reizes gadā rīko konkursu starp zāļu ražotājiem, un šajā konkursā arī uzvar kāds no medikamentiem, kurš šajā grupā ir references. Ilona, varbūt mēs varam paskaidrot skatītājiem, kas tad ir šis references medikaments? Jā, mēģināsim.
Kompensācijas zāļu sistēmā ir dažādi medikamenti ar vienādu ķīmisko sastāvu, bet dažādu firmu ražojumi. Praktiski aktīvā viela, kas tiek lietota konkrētas slimības ārstēšanai, šajā zālēs ir viena un tā pati, bet tās palīga vielas, lai iznāktu tabletīte vai kapsula, tās ir dažādas. Un arī ar dažādām ražošanas tehnoloģijām šīs zāles ir ražotas. Ja vienas zāles ar tādu konkrētu ķīmisko vielu maksā 5 latus, otras maksā 10 latus, trešās, piemēram, 15, tad valsts visām šīm zālēm maksā kompensāciju no lētākās. Un tās lētākās zāles šajā grupā, kaut arī visām šīm zālēm ir vienāds ķīmiskais sastāvs, vislētākās ir tās augtās references zāles. Tātad, ja zāles maksā 5 lati, referents rēķina no 5 latiem. Zāles maksā 10 latus, referenci un atlaidi klientam maksā vienalga no 5 latiem. Ja šīs zāles maksā 15 latus, tad atlaidi vienalga rēķina no šiem 5 latiem. Bet, Agnes, ir taču situācijas, kad references zāles nedara, šīs lētākās zāles. Teorētiski šādas situācijas pastāv, un arī jāsaka, ka praktiski esam sastapuši pacientus, kuriem tiešām arī nedara kādas izrakstītās zāles. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi iespējams, jo visas zāles atšķirās ražošanas tehnoloģijas, var atšķirties palīgvielas, kas ir izmantotas zāļu sastāvā, jo citreiz tas aktīvās vielas daudzums ir tik minimāls, ka lielāko daļu sastāv palīgvielas, un tā kā teorētiski šādas iespējas, protams, pastāv. Vai ārstam ir iespēja izrakstīt citu veidu medikamentu, kas tiks tomēr kompensēts? Ārstam ir šāda iespēja, atkal ir jāskatās, kāda veida pacients ir. Tā mums viņu sanāk dalīt divās daļās. Ja šis ir jaunais pacients, kas zāles saņem pēc 1. janvāra, tad viņš var saņemt tikai nākošās lētākās zāles, kas, teiksim, viņam vienas šīs references nav derējušas, tad viņš var saņemt nākamo pakāpīt nākošās lētākās. Bet noteikti šīs problēmas ir obligāti ar ārstu jārunā un jāstāsta, nevajag tā, ka tikai lietot un ciesties, vajag obligāti arī ārstam visu stāstīt problēmas. Varbūt jums pašām ir kāds no pieredzes stāsts. Jūs esat lietojuši šādas kompensējumos medikamentus? Varbūt tad es pāris vārdos pastāstīšu. Es esmu no tiem tā sauktajiem vecajiem pacientiem, kas lieto zāles jau pirms 1. janvāra. Un tad, kad stājās spēkā jaunā kompensācijas sistēma, arī man bija izvēles iespējas, vai es pārēju uz šiem lētākiem references medikamentiem, vai arī es turpinu lietot tās pašas zāles, ko līdz šim. Ņemot vērā, ka es pietiekoši labi jūtos lietojot tās zāles, kuras es lietoju, tad es pieņēmu lēmumu, ka es, kaut arī man jāpiemaksā tagad ir vairāk, tomēr lietošu tās zāles, ko līdz šim, jo bieži mainīt zāles, tas, manuprāt, nav pareizi, jo ja organisms ir pieredzis pie vienām, tad lietojot citas, kaut arī ar tādu pašu aktīvo vielu, tomēr var būt kaut kādas nianses un var rasties problēmas. Jā, tas ir katrā gadījumā savādāk. Katrā ziņā tas ir individuāls pacienta lēmums, bet ja man šīs zāles būtu jāsāk lietot pēc 1. janvāra, tad man nebūtu tādas izvēles iespējas, vai lietot vienas zāles vai otras, man būtu jālieto to, ko norādījis ir ārsts. Problēma gadījumos, protams, atkal tā kā Agnes stāstīja, būtu atkal izvēles iespējas. Un tagad jautājums skatītājiem. No kurām Latvijas pilsētām ir mūsu studijas viesis Ilona un Agnese? Pirmajiem 5 pareizās atbildes autoriem balvā imunitātes stiprinošs preparāts Imunējs. Agnes, kā mēs varētu noslēgt mūsu sarunu? Ko jūs varētu ieteikt vēl skatītājiem? Man liekas, ka mums ir jānoslēdz gandrīz ar to, ar ko mēs sākām. Tā kā viss mūsu stāstītā sistēma, manuprāt, pietiekoši sarežģīta, es tiešām aicinātu visus iedzīvotājus, pacientus nebaidīties un jautāt visus neskaidros jautājumus ārstam, farmaceitam. Un nevajag kautrēties no tā, ka jūs kaut ko nesaprotat vai kaut ko īsti neziniet, jo jums ir cilvēki, kas mācīs jums atbildēt, un no savas nezināšanas nav jākautrējās. Paldies! Varam tik novēlēt skatītājiem būt drosmīgiem, jo tikai jautājot, mēs varam uzzināt īstās atbildes, kas mums īsti dara.